Mēs visi kopā mācāmies augt un izprast, ka zeme un mežs ir Latvijas pamatu pamats, uzsver projekta un pasākuma Zaļā klase organizatori. 3. reizi skolēniem no visas Latgales un tās apkārtnes Sarkaņkalnā Rēzeknes novadā izveidots interaktīvs pieturvietu ceļš, kur izzināt meža apsaimniekošanas, dabas daudzveidības un tās aizsardzības, kā arī koku rūpniecības un citu nozaru specifiku. Ko tu jaunu uzzināji? Kā rodas granulas un daudz ko par granulām. Kur ir tāda interesantākā aktivitāte, kas patika? Pie ugunsdzēsēju mašīnām ar ūdeni laistīties. Bērni tomēr mācās caur spēli, bērni mācās caur darbību. Viņi šeit var praktiski izmēģināt lietas. Galu galā iekāpt meža tehnikā, iekāpt lauksaimniecības tehnikā, iekāpt, paldies zemesargiem. Viņi var iekāpt arī patrijā, kas galu galā ir mūsu valsts aizsardzības viens no tādiem pamata simboliem. Mums ir brīnišķīgi partneri Latvijas valsts meži. Mums ir zinātnieki no Koksnes ķīmijas institūta, mums ir zinātnieki no Silavas meža pētniecības institūta. Mums arī ir ļoti liels gandarījums redzēt, ka viņi ar smaidu sejā aktīvi darbojās, stāda mežu un kļūst par tādiem maziem mežsaimniekiem šodien. Un mēs kopā stādam ar bērniem mežu, kopā arī viņi tālāk par mežu mācās rūpēties, kopt, retināt, veidot arī aizsargājumu augu tādas grupas. Latvijas valsts meži pasākuma gaitā skolēnus iepazīstināja arī ar jaunajām vides izglītības programmām, kas saistītas ar dažādu dzīvnieku un putnu īpašībām. Latvijas valsts mežiem šodien ir vairākas aktivitātes telpas, tālāk arī no dabas parka Tērvetē mums rūķi atbraukuši un rosina iet rotaļās un veidot rūķu darbnīcas, var ar koku strādāt. Kalsnavas arborētums mums ir atvedis arī sēklas un stādes, tur ir vairākas koku spēles, kur var arī sacensties veiklībā, attapībā. Tad mums arī ir čiekura vanna atvesta. Parīvējies ar muguru, lai tu jūti, kā tas čiekuriņš tev drusciņi iedurās. Pasākums Zaļā klase ir projekts, kuru kopā ar Latvijas valsts mežiem īsteno uzņēmums Latvijas Finieris. Ideja ir līdzīga izglītojoši izklaidējošiem vides pasākumiem, kas iepriekš biežāk notika no Latgales attālākās vietās. Uz šiem pasākumiem atbraukt no Latgales ar autobusu, ar klasi, tas prasa 3,5 stundas vienā virzienā. Tie nabaga bērni, viņiem tas ir ļoti grūti. Tāpēc daudz neizvēlas varbūt šo virzienu vispār. Un tāpēc Latvijas Finieris redz šo iespēju, jo mums šeit ir infrastruktūra, mums šeit ir fantastisks kalns. Bet būtībā šeit var daudz uzzināt priekš eksāmeniem, pamat jautājumus par bioloģiju, kas saprot arī sociālas zinības, iesaistītas, kas tiešām zināšanas, kurās noderēs eksāmenam. Mēs stādījām kokus, vienkārši interesanti to izzināt un pēc tam ar draugiem savā starpā par to parunāt. Uzrunāja visvairāk tur, kur bija jāsala nauda tur pie meža apstrādes. Jā, tas bija visforšākais. Pavisam Sarkaņkalna virsotnē un pakājē izvietotas 34 pieturas, gan meža un kokrūpniecības nozares uzņēmumu teltis, gan zinātnisku paraugu demonstrējumu vietas, gan arī vairāki tematiski izglītības iestāžu un karjeras izaugsmes punkti. Diezgan forši pirmo reizi šeit esam, bet principā visu sākumu esam izgājuši. Karjeru iespējas, interesantas aktivitātes paspēlēt un vēl tā kā faktus par mežiem un drošību. Ļoti daudz interesantu lietu. Melnavas koledža šodien piedāvā dažādas aktivitātes. Varat paskatīties traktors mums ir piedāvājumā, bildes sataisīt ar puzles, atminēt graudu nosaukumus un mēs varam arī izmērīt vēja ātrumu. Mēs esam ļoti atvērti un Melnavas koledža noteikti gaidīs ikvienu, kurš grib doties pie mums un var noteikti ar mums sazināties un tad mēs varam organizēt kādu ekskursiju. Pasākumā piedalījās 172 klases no 33 skolām ar rekordlielu zaļās klases apmeklētāju skaitu, teju 2000. Galvenais, ko šeit cilvēki, bērni, skolotāji galu galā var ieraudzīt, ir tas, kā Latvijā no mazas sēkliņas top kaut kas, kas vēlāk kļūst par mūsu eksporta vērtību visā plašajā pasaulē, visos kontinentos. Kā mēs savā pieturā stāstam no sēklas līdz gāzes tankuģim, kuru, kā izrādās, nav iespējams uzbūvēt bez bērzes atlākšņa. Lielas palīdzības.
Tā kā interese par zaļās klases aktivitātēm pieaug, iecerēts, ka projekts turpināsies arī citus gadus, kad atkal Sarkaņkalnā visas dienas garumā skolēni varēs doties aizraujošā piedzīvojumu ceļā dabā.